Mazais haskija kucēns Pipistrelis nepavisam nesaprata, kā viņš bija nonācis šeit, vietā, kas smaržoja pēc daudziem citiem suņiem, ar režģotiem būriem un cilvēkiem, kur skraidīja apkārt, baroja, tīrīja, arī mīļoja un glāstīja dzīvniekus. Viņš atcerējās tikai miglaino ainu, lielas rokas, kas viņu pacēla, augstu vakaru un maigu sievietes balsi, kas čukstēja: Nebaidies, mazais, tu esi drošībā. Tagad viņš sēdēja būrī ar mīkstu segu un skatījās apkārt. Viņam bija tikai daži mēneši, un viss šķita pavisam svešs un baiss. Blakus viņam lielais melnbaltais suns vārdā Boris mierīgi gulēja, tā, it kā patversme būtu viņa mājas. Kas tu esi? Pipistrelis bikli jautāja. Boris pacēla vienu aci, nogrozīja asti. Jauniņais, jā? Es esmu Boris. Šī ir patvērsme, un tu esi viens no mums. Pipistrelis sākņuba. Bet es negribu būt viens no jums. Es gribu mājās. Boris klusi nopūtās. Visi mēs to gribam, mazais, bet tevi noteikti kāds izvēlēsies. Kucēnus paņem ātri. Tajā brīdī pie viņiem pienāca mazā smaidīgā aprūpētāja Līza. Viņa pieliecās pie Pipistreļa būra un teica: Labrīt, mazais, laiks doties pastaigā. Tā sākās viņa pirmā patversmes diena. Ārā bija silti, un Pipistrelis ar interesi vēroja citus suņus. Daži skraidīja pa sētu, citi gulēja saulītē. Viņš vēl jutās bikls un pavisam nedrošs, bet pēkšņi pieskrēja viņam klāt kāds interesanta paskata kucēns. Pilnīgi uzskrēja viņam virsū. Čau, es esmu Žužā! Mazais iespiedzās. Tu esi jauniņais, ejam spēlēties! Pipistrelis pilnīgi noteikti vēlējās protestēt, bet Žuža jau bija aizvilkusi viņu līdzi pie piena krāsas labradora vārdā Makss, kurš guloši vēroja, kā citi suņi spēlējas. Labrīt, jauniņais, Makss noteica. Žuža tev jau uzklupa, vai ne? Pipistrelis saminstrinājās. Jā, viņa ir ļoti ātra. Makss pasmējās. Tu pieradīsi, šī vieta nav nemaz tik slikta. Un tieši tajā brīdī Pipistreļa astīte pirmo reizi viegli pakustējās. Varbūt patvērsme nebija tikai skumja vieta. Un tā, patvērsmes dienas ritēja savu gaitu, un Pipistrelis jau bija pieradis pie rīta pastaigām, gardajām brokastīm ar konzerviem un spēlēm ar Žužu un Maksu. Viņš pat iemācījās, ka ja palecis un paskatās cilvēkiem acīs ar vislielākajām, skaistākajām kucēnu actiņām, viņš varēja dabūt vairāk glāstu un kārumiņu. Taču šodien kaut kas bija citādi. Cilvēki staigāja ar papīriem, daži suņi pēc kārtas devās uz mazo istabiņu, un tad atgriezās ar mazliet satrauktām sējiņām. Pipistrelis pieskarēja pie Borisa. Kas notiek? Boris izstiepa ķepas un noskurinājās. Šodien ir pošu diena. Kas ir pote? Pipistrelis samiedza acis. Boris smaidīja un sāka žāvāties. Nieks vien, cilvēki tev iedur mazu adatiņu, un tad tu esi pasargāts no slimībām. Nav nekā traka, par ko vispār būtu jāiesprings. Pipistrelis sakļāva ausis. Adatiņas? Bet es taču neesmu nekāds spilvens.
Boris pasmējās. Tu pat nepamanīsi, mazais. Bet Pipistrelim tas nelikās viss tik vienkārši. Viņa mazā sirsniņa sāka daudzīties, un viņš nolēma. Viņam ir jātiek prom, jābēg. Viņš uzmanīgi aizlavījās uz pagalma tālāko stūri, paslēpās aiz lielās kastes un saritinājās mazā kamoliņā. Ja viņš tur sēdēs klusi, varbūt par viņu aizmirsīs. Bet viņa plāns nenoturējās ilgi. Pēkšņi atskanēja skaļa spēlga balstiņa. Pipistrelīt, atradu tevi! Nu, protams, ka tā bija Žuža. Viņa ar savu slapjo deguntēli tūlīt izostīja Pipistreļa slēptuvi. Ko tu dari? Viņa ziņkārīgi jautāja. Pipistrelis sapiktojās. Es bēgu no potes. Žuža izskatījās apikus. Kāpēc? Tas taču ir ātri un viegli. Pipistrelis sakņēba lūpiņu. Bet tas ir dūriens, un dūrieni sāp. Žuža sašūpojās uz savām ķepiņām. Nu, īstenībā tas ir mazs dūriens, un pēc tam saņem gardumiņu. Pipistrelis samiedz acis. Gardumu? Jā, pēc potes cilvēki dod sieru vai pat kādu gardu cepumu. Žuža priecīgi iespurcās. Es jau 3 reizes esmu saņēmusi potes, un vienmēr gardumiņš bija tā vērts. Tajā brīdī pie viņiem pienāca Līza, viņu mīļākā aprūpētāja. Nu ko, Pipistreli, arī tavs laiks ir pienācis. Viņa klusi noglāstīja Pipistrelim galvu, un viņš saprata, ka nu nav jau nemaz tik ļoti nobijies, un patiesi. Viss notika tik ātri, ka viņš pat nepaspēja ieraut ausis, kad jau bija sapotēts, un, oho, viņš saņēma gārdumu, un pat 2. Kad viņš devās atpakaļ pie saviem draugiem, Pipistrelis lepni sacīja. Tas bija nieks, un es pat dabūju sieru. Žuža pamāja. Redzēji, es taču teicu! Boris, kas gulēja savā ierastajā vietā, vienkārši pasmaidīja. Apsveicu tevi, Pipistreli, tu tagad esi īsts patversmes kucēns un arī drosmīgs. Un tajā brīdī Pipistrelis saprata. Tiešām tajā patversmē nu nav jau nemaz tik slikti, un viņa lielākie piedzīvojumi vēl tikai būs priekšā.